Labdien, Lemberkungs. Prieks atkal pēc kāda neliela pārtraukuma ar jums tikties. Mums ir Ventspilnieku uzdotie jautājumi un sāksim kā vienmēr ar tādiem plašākiem jautājumiem. Šoreiz tas pirmais jautājums būs no Noras un tas ir šāds. Nesaprotu, ko tas Lembergs satraucas par NATO karaspēka iespējamo klātbūtni Latvijā. Kas tur slikts, tā taču mums drošāk? Jā. Paldies Dievam, tikko te bija Latvijā trīs ASV senatoru vizīte. Viņu vadīja tāds senators McCains, kas bija arī prezidentā kandidāts kā alternatīva Obamam. Un viņš pateica, ka NATO kara bāzes nav paredzētas Latvijas teritorijā. Kāpēc tas ir slikti? Ļoti īsi. Tad svešas valsts karaspēki, piemēram, ņemsim ASV. ASV karaspēka komandē ASV militārā pavēlniecība. Šie svešas armijas zaldāti un virsnieki nav pakļauti Latvijai un Latvijas komandieriem. Otkārt, ja viņi izdara kādu piemēram, kādā aflikta stāvoklī, palaiž kādu raķeti uz Pleskovu vai Maskavu, tad tā raķete izšauta nevis no ASV, kaut gan to izdarīs svešas valsts karavīrs, bet to ir izšauta no Latvijas teritorijas, līdz ar ko atbildes triecienu jāgaida Latvijai. Ja, un atbild visi Latvijas iedzīvotāji, bet par to neatbild nekādā veidā ASV. Nākošais. Latvija noslēgas ar ASV līgumu, tas gan bija sen, pirms gadiem 15, varbūt pat apmēram 15 gadu atpakaļ, kad ASV karavīri, ja izdarīšu noziegumu Latvijas teritorijā, viņi nevar tikt saukti pie atbildības Latvijas teritorijā, bet tikai ASV. Nākošais. Mēs zinām, kā uzvedas ASV karavīri valstīs, kuras viņi ir tātad savu kāju spērši. Irākā mēs zinām Abu Ghraib tādu vārdu. Vietnamā mēs zinām Song Mi, kur ASV karavīri izdarības neko neatpaliek no esesiešu kādām sodavienībām vai no tam līdzīgiem noziegumiem pret cilvēcību. Nākošā lieta, ka svešas valsts karaspēks, ja ir pie Krievijas robežas, skaidrs, ka Krievi izvieto savu karaspēku. Visam pie mūsu robežas. Līdz ar to mēs kļūstam pa piefrontes joslu. Mēs kļūstam pa piefrontes joslu. Savukārt Latvijas austrumu puse ir frontes josla. Ar visām no tā izrietošām, diemžēl, sekām. ASV ārējās tirniecības apgrozījums Latvijai ir 19. vietā. Ar Krieviju 3. vietā. Ārējās tirniecības apgrozījums ar ASV Latvijai 11 reizes mazāks nekā Krievija. Vēsture rāda, ka ja Latvijā ienāk izvietots svešas valsts karaspēks, tas nekad nekas labs nav. Vienmēr tas beidzies ar lielākiem vai mazākiem upuriem. Es nedomāju, ka šis gadījums būtu kaut kādā veidā izslēdzams. Tāpēc es domāju, ka nav nekas sliktāks izdomājums kā svešas valsts karaspēks Latvijas teritorijā. Es gan gribu pateikt vienu, mēs neesam nekādi tie duraciņi, kā varbūt viens otrs domā. Svešas valsts karaspēks ir Latvijā. Nekontrolēti, nezināmā apjomā, un tā ziņā oficiāla kara bāze ir labāka nekā tagad situācija. Par ko es runāju? Tad, pieņemsim, šobrīd ir izziņots, ka ir NATO karaspēka mācības, un zem šī izkārtnes Latvijas teritorijā vienāk 100 ārvalstu karaspēka, 1000, 10 000, jebkurš apjoms, un viņi neskaitīsies kā ienākuši kā militārā bāze, bet tikai mācības it kā uz kaut kādu laiku. Bet tas laiks ir pēc būtības neierobežots. Jūs to nevarat, jūs nemaz nezināsiet. Ja? Jūs lēktās mašīnās ievedīs, ar helikopteriem aizlidos, ja no jūras, no uzreiz par šeit vai no Norvēģijas atlidos patiešo no kara bāzēm. Mēs nemaz neredzēsim. Ja? Lidmašīna nosēžas, atved, aizved, tur kāds lidinās, kas tur iekšā mēs. Tāpēc jau šobrīd šī situācija ar NATO karaspēku Latvijā ir ļoti bīstama Latvijai un absolūti vienkāršam cilvēkam neizdevīga, un tā nekādā veidā nepalielina Latvijas drošību. Tikai to būtiski pavājina. Tāpēc es kā cilvēks, kurš ir absolūti pārliecināts, ka svešas karaspēks nedrīkst būt,
un 90. gadā es balsoju par Latvijas neatkarību ar domu, ka arī sešas valsts karaspēks Latvijas teritorijā nebūs. Pie tam, tur jau kā nosauc, ja būs NATO karabāze, ka Latvijai vajadzēs viņu finansēt. Tā maksās dārgāk nekā visa mūsu Latvijas armija kopā ņemot. Mēs to nevaram atļauties, manuprāt. Bet, Nu jā. Bet, paldies Dievam, Makēns arī bija. Tagad droši vien viens otrs domā, kāpēc es tur sarunāju tik daudz muļķības. Jā. Es ceru, ka domā. Kāds ventspilnieks ir paudis savu viedokli arī rubrikā Halo, Ventspils klausās, tas bija publicēts vakar, un viņš saka tā. Taisnība Lembergam, kad viņš sacīja, ka mazajiem nevajag iejaukties, kad lielie strīdas. Var taču pamodināt lāci, kad tas guļ, tad laimīgs nebūs neviens. Neutralitāte Latvijai būtu optimālākais variants. Jā, es piekrītu, jā. Es piekrītu. Un es jau esmu vairāk kārt teicis, to es visu 20 gadus Latvijas neatkarības. Latvijas drošība ir Latvijas iekšējā stabilitāte, un jo vairāk Latvijā ir izteikta divkopienu valsts ar visam, ko tas nozīmē. Ja? Jo, protams, pastāv iekšēji lielāki riski uz vieglu situācijas destabilizāciju pie kādas sociāla-ekonomiskās krīzes. Ja? Tiksim, 2009. gada krīze, un kā viņa izvērtās ar nemieriem Rīgā, ja kāds būtu gribējis, jo, teiksim, tā skaitā pat Krievija, to varēja pārvērst par Maidanu. Tur nebija lielas pūles jāpieliek. Ja? Un tad, ar ko tas būtu beidzies, to Dievs vienu zina. Tāpēc ir ļoti svarīgi, un es esmu pārliecināts, ka arī šobrīd, ja Latvijā jautātu, vai grib Latviju neatkarību, vai grib pievienoties kādam, es domāju, ka tautas vairākums nobalsos, ka neatkarība. Un pie tam arī es pārliecināts lielākā daļa tie, kas nav latvieši, arī tie nobalsos, kā Latvija, kā neatkarīga. Lai arī viņiem varbūt daudziem pret valsti un pret šo te valdību un parlamentu un ir kādas iebilde, bet lielos vilcienos man ir tāda pārliecība, ka cilvēki tā sirdī domā un tā sirdī uzskata. Un nevajag viņiem graut šo te pozitīvu attieksmi kopumā pret mūsu valsti un Latvijas tautu. Kāds ventspilnieks arī vēlas jūsu viedokli uzzināt par Jutas Strīķes jautājumu. Viņa raksta tā ņemšanās ap Jutu Strīķi un viņas strādāšanu vai nestrādāšanu Knābi jau kļūst par tādu kā seriālu, drīz jau varēs sākt rādīt vakaros ugunsgrēka vietā. Jau atkal pacēlēs jautājums par to, ka droši vien jāmaina Knābi priekšnieks. Cik priekšniekus vēl Jutas dēļ nomainīs? Jā, labs jautājums. Es atgriezīšos vēsturē. Tad, kad Saeima iecēla Loskotovu par priekšnieku, tik tiešām bija tur zināmas konsultācijas, un vienīgais, kas tika lūgts no Loskotova kā no Knāba vadītā amata kandidāta, kad stingri jāievēro likums. Lūk, stingri jāievēro likums, un kā priekšnieks nedrīkst gulties zem Strīķes. Viņas, tā teikt, politisko simpātiju vai antipātiju realizācija izmantojot savu dienas stāvokli. No sākuma Loskotovs tā kā gribēja tā iedibināt likuma varu un savu varu, un tad bija liela kampaņa pret viņu, ļoti liela, pat atrada, kur viņš tur izteicies par seksu, un to pat tāds bija viņam uzbrukums, jā. Vai pa svingošanu vai kaut kas tam līdzīgi bija. Un tad viņš sāka nonāca konfliktā, protams, ar Strīķi, bet tad viņš saprata, ka ja viņš nenogulsies zem Strīķes, viņi izmetīs ārā no tām. To viņš nogulās zem Strīķes un kļuva, protams, par absolūti aizstāvāmu Knāba priekšnieku. Un atceraties, kā viņu milzīgi aizstāvēja tie paši, kas viņu rēja, ka viņi iecēla un pirmajos darbības mēnešos, kā viņu pēc tam tie sorosisti visi aizstāvēja, tie, kas ir zem Sorosa fonds Latvija un Delnus un Providus, ko arī finansē Soros. Saudatiskais blēdis un noziedznieks. Nu, lūk, un tad Loskotovs krita kā apbižotais un Knāba priekšnieks, kas uzrauga partiju darbību, kur viņš aizgāja. Vienotība. Viņš aizgāja pie jaunā laika, tagad vienotības, ja, un kļuva par politiķi. No galvenā partija uzrauga kļuva par vienas partijas politiķi. Tad jautājums, tad kā viņš darbojās, kā interesēs
un kā pasūtījumā. Nu, tas ir skaidri redzams. Tad nāca viņa vietā Vilnītis, atceramies, ja? Viņa noēda gada laikā, tā pati priekšnieka vietniece, Strīķe, bet faktiski jau Strīķe bija tikai izkārtne. Faktiski ēdāji jau bija citi, tie, kuri pilda kuru pasūtījumu Strīķe pilda. Tad Vilnīti novāca. Nu, tad tā teikt, šo te Streļčenoku turpat no Knāba, visi teica, vai cik viņš labs, un cik viņš gudrs, un cik viņš talantīgs, un cik viņš zinošs, un labāku vispār izdomāt nevar. Bet kā Streļčenoks mēģināja, tāpat kā Loskatovs sākumā, iedibināt likuma varu, un viņam kā Knāba priekšniekam Saimas dotās pilnvaras vadīt iestādi, tā uzreiz viņš kļuva par slikto, jo acīm redzami, ka viņš konstatēja, ka Strīķe darbojas kaut kādās sautīgās un kaut kādu konkrētu politisko spēku interesēs, ko arī Vilnītis pēc tam pateica. Arī Streļčenoks nav tieši pateicis, bet viņš ir pateicis, bet diemžēl viņi visi neskāpēc nenosauc lietas īstajos vārdos. Tā būtu viss skaidrs. Viņi tā lavierē domā varbūt, ka viņi kādu neapdižo. Te jau ir cīņa vienkārši. Vai no Streļčenoks ir izvadīts ar kājām pa priekšu, ja arī viņš padodas. Padoties viņš vairs nevar, un tad tikai kājām pa priekšu. Uz to arī viss tā darbība pret Streļčenoku būs. Vienalga, vai tā Strīķe tur atgriežas vai neatgriežas. Tā kā Strīķe ir ierocis politiskajā cīņā, jāsaka labs, efektīvs ierocis, ir politiskie spēki, šajā gadījumā mēs labi saprotam, tas būtu pat vienotības viens spārns, tā nav visa vienotība, kuras pasūtījums arī viņi ar lielu prieku izpilda, bet tā nav tikai. Tas ir vesela politiskā apvienība, ko es saku par Džordža Sorosa politiskā apvienība, kur ir liels skaits Sorosa stipendijāti, un tāda ir vienotībā, tāda bija Tautas partijā, starp citu, tādi ir Nacionālā apvienībā tagad, ja, un arī virknē citās partijās. Saskaņas centrā praktiski nav, ja tā vismaz cik es zinu. Ja. Un arī no tā saucamās inteliģences arī tā lielākā daļa visi ir lielākā mazākā mērā bijuši Sorosa stipendijāti. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka viņi tur raksta vēstules un rīko tur visādas bēres un tā. Tas viss ir loģiski un saprotams. Un kā jūs prognozējat situācijas attīstību, cik vēl priekšnieki? Tagad ar dīvaini. Ir tikai pirmās instances tiesas spriedums, kurš nav stājies spēkā. Tā kā, lai kāds viņš arī nebūtu, tam nav nekādas nozīmes praktiskas. Jo tiesas lēmums nav stājies spēkā, līdz ar to viņš nekādā veidā nav jāpilda. Es brīnos vispār, ka Knābā tur kāds to ņem pa pilnu, tāpēc, ka pat nav publicēts pilns teksts. Ja? Un iesniedzējs prasītājs, tas ir atbildētājs šajā gadījumā pateica, ka viņš lēmumu pārsūdzēs. Tā kā līdz ar to tiesas lēmums mums stājas tikai tad, kad ir pārsūdzība apelācijas instance, pēc tam var pārsūdzēt vēl kasācijas instancē. Ja? Tā kā tur nekādi 2-3 mēneši nekādi nesanāk tas temps. Protams, ar temps, ar kādu sāka skatīt šo lietu, viņš ir ekskluzīvs. Vienreizējs, jā, un tāds nebijis, ja, ka tur dažu mēnešu laikā uzreiz jau pirmā instance jau skata un tik ātri un tik dažās dienās un uzreiz jau spriedums un arī tik īsā laikā tas spriedums. Tā kā, te rakstīja, ka tur tiesa ietekmēta, es nebrīnīšos, jā, ka tur tas tā arī varētu būt, jā, bet es, protams, nevaru apgalvot, ka tas tā ir. Tad pārējot pie Ventspils jautājumiem, kāda ventspilniece Iluta ir satraukusies par bērna piedzimšanas pabalstu no domes un jautā, kāpēc šo pabalstu doma atceļ. Esot solījis, ka pabalstu saņems arī pārējie, ne tikai maznodrošinātie, un jau marta beigās aprīļa sākumā, bet pabalsts esot atcelts uz vasaru. Vai viņi saņems? Jā. Bērns ir dzimis februārī. Jā. Jāsaka, ka te sociālais dienas ir pieļāvis tādu, es teiktu, tomēr tādu pietiekamu rupju kļūdu. Jo tik tiešām, skatot budžeta jautājumu, tika pieņems lēmums šāda veida bērnu piedzimšanas pabalstus maksāt no šī gada 1. janvāra, un tāda nauda ir iedalīta,
un politisks lēmums par šādu pabalstiem. Bet, lai izmaksātu pabalstu, jābūt saistošiem noteikumiem. Kas, kā, ko, kādi dokumenti tur, atsakot, ir zināmas procedūras, kuras ir reglamentēts. Diemžēl šie saistošie noteikumi tagad tikai pabeidz viņus izstrādāt, tad vēl viņi jāsūta uz to pašvaldību lietu ministriju. Tie var atbalstīt, var arī kaut kādas aizrādības un atmest atpakaļ. Līdz ar to tas laiks ir, es domāju, ka tas jūnijas būs ļoti labs stāsts. Bet visi tie, kam bērni dzimuši šogad, visi to pabalstu saņems, ja viņi ir ventspilnieki. Vai vismaz viens no vecākiem ir ventspilnieks, tad ir puse. Ja? Tā kā man te sociāla dienesta vietā jāatvainojas, ja? Protams, tos saistošus noteikumus vajadz izstrādāt līdz jaunam gadam, pieņemt, ja? Un lai viņi tad arī stājas no pirmā, lai nav šī te nobīde. Ja? Tā kā man lūgums neuztrauties, pabalstiem nauda ir un viņš saņems. Visiem būs, jā. Tad kāds ventspilnieks Halo Ventas balss klausās rubrikā ir izteicies, ka viņš ir lasījis par sporta veterānu panākumiem dažādās sacensībās. Viņam ir 65 gadi un grib sportot. Jautā, kur var pieteikties, lai piedalītos veterānu sporta aktivitātēs. Veterānu, man liekas, klubs. Vajag internetā apstīties. Tur var pieteikties. Olimpiskā centrā var darboties. Ja? Vajag painteresēt. Principā Olimpiskā centra mājaslapā tur jau visu var atrast. Ja? Bet tur galvenais ir veterānu klubs. Bet tur arī jautājums, kāds sporta veids. Tur jau, teiksim, vieglētiem ir savs, vai ne, protams, basketbolistiem ir savs. Jā, bet tradīcijas Ventspilī šai ziņā ir lielas, un mēs arī atbalstam veterānu sportu. Tad mums ir jautājums arī uzdots portālā, un jautātājs jautā, kāpēc ir noklusis projekts par zemes gabala rekonstrukciju iepretī Lielajiem Rimī, Lielā prospekta un Lāčplēša ielas krustojumā. Es saprotu, ka tur, kur govs domāts. Jā, tas ir tas Ventas skolas, tas augsim tā. Pleķis lielais. Jā, mēs pie tā projekta strādājam, iet runa par tādu veidot jaunu parku, ar akcentu uz bērnu aktivitātēm, vienlaicīgi iestādot tur tādus kokus, krūmus, arī ziedus, puķis, kuras parādītu dabas daudzveidību un krāšņumu. Tāds miksē, tā ideja. Tad tur mēs esam skatījuši reizes 3 dažādās gatavības stadijās skiču projektu, kā varētu būt. Tur ir doti vienreiz aizrādījumi, otrais, trešoreiz, jo mēs gribam ekskluzīvu lietu. Mēs gribam augstu kvalitāti. Ja. Tā kā pie šī projekta tiek strādāts. Ja. Bet projekts ir dārgs, jo tie mērogi ir lieli. Tā kā būs projekts gatavs, tad mums jāskatās. Varbūt mēs viņu realizēsim kārtās. Ja. Tā. Bet tā govs tur paliek tajā vietā, bet pārējais tur viss radikāli mainās. Ja. Šobrīd tur ir tāda vienkārši pļava. Kaut gan arī nav tik slikta. Izskatās labi, jā. Tā kā mēs informēsim, jā, un ja tie, kas seko līdz attīstības komisijas sēdēm, kādā no sēdēm, man liekas, ka tuvākā laikā mēs to jautājumu atkal skatīsim. Varēs noskatīties arī. Ja varēs noskatīties, kas tur plānots un kas tur notiek un kas gaidāms. Mēs esam saņēmuši arī jautājumu e-pastā. Jautātājs vēlas zināt, vai neplāno Tērandes ielas rekonstrukciju. Un viņš rakstīja, man tas interesē tāpēc, ka Lattelekom mums nevar nodrošināt kvalitatīvu televīzijas pārraides vecu vadu dēļ, kuri atrodas zem ielas seguma. Ja veiktu ielas rekonstrukciju, tad arī visai ielai būtu pieejams optiskais internets. Tērandes vai Tērandes, jā, rakstīts. Tad būtu pieejams optiskais internets, kur šobrīd nevar ievilkt Lattelekom. Man jāapskatās, es nevaru uzreiz atbildēt. Vajag aizsūtīt komunālajai pārvaldei vai arī tur pilsētbūvniecības nodaļai. Tur mums tas ielu uzskaitījums ir. Jā. Labi. Atbildēsim līdz ar to e-pastā. Jā. Tad mums ir tāds ierosinājums no kāda ventspilnieka, izteikts rubrikā Halo Ventas balss klausās. Cēsīs dīķī dzīvo melnie gulbji. Varbūt arī Ventspilī varētu tādus pieredināt, lai peld vidumupītē. Ja ne melnos, tad vismaz baltos, jo Eiropā esot daudz pilsētas, kurās ūdenskrātuvēs dzīvo skaisti ūdensputni, un kāpēc to vidū nevarētu būt arī Ventspils? Mums ūdensputni dzīvo biezā slānī. Cilvēki arī viņus baro. Viņš Ventspilī nav bijis. Tiepat pie universāla veikala Tobago. Jā, tur ir tik daudz pīļu,
Un nevienam nav ne jābaro, ne jāpiesien. Viņas tur baro un viņas tur aktīvi dzīvo. Ja. Cauru gadu, starp citu, ja, ne tikai tās, kas atlido. Nu, lūk, tagad, protams, ir perēšanas laiks, tad viņas tur amizēsies, bet droši vien, ka perēs kaut kur mazliet klusākā vietā, kaut un arī turpat perē. Nu, lūk. Kas attiecas par gulbiem, tāds jautājums patiski, cik es atceros, nav nekad bijis neizvirzīts, neskatīts. Tā ir diezgan tāda trafereta lieta. Ja. Nu, jāpajautā. Ja. Nu, tur būtu svarīgi, lai būtu tāda vieta, kur cilvēki apgrozās. Nu, tāds. Nu, palūksim, lai pavērtē. Labi. Tad arī Halo Ventas balss klausās izteikts ierosinājums vasarā visus kuģīšus no vecās zvejas ostas pārvietot uz jauno ostu, bet vecajā ierīkot jahtu ostu, kurā vasaras periodā atrastos jahtas. No turisma un vizuālā viedokļa tas būtu veiksmīgāk. Jaunajā zvejas ostā jahtas ne visi pamana. Tā raksta kāds ventspilnieks. Jā, nu, šogad izvāks ārā jebkurā gadījumā veco Windtrāfenu ostu, veco zvejas ostu, tāpēc, ka šogad viņu rekonstruēs. Tā jaunā zvejas osta tā ir privāta, jā, un tā ir paredzēta zvejas kuģiem. Savukārt ostas flotes kuģi, nu, tiem būtu jāstāv atsevišķi, ja nē, tad mums jāmaksā noma kaut kā mums pašiem savu ostu, tā kā, nu, nav loģiski. Tā jahtu osta, viņa ir arī, tā ostas daļa, tā arī privāta ir, jā. Es piekrītu, ka tā vieta būtu laba, nu, ka tur varētu stāvēt, bet, nu, tiem visiem atkritumu savācēji kuģi un viss, kas tur stāv, nu, tiem kaut kur arī Hercogam Jēkabam kaut kur jābūt iespēja, kur noslēpties no, jo tā jau tas vilnis lielā vētrā iet iekšā ventā, vai ne? Nu, tā. Tā ka šobrīd it kā nav plānots nekā. Nē. Un visbeidzot ir jautājums uzdots portālā, vai šogad ir doma likt uz dokiem Hercogu Jēkabu, lai to atkal savestu kārtībā? Nē, reiz 2 gados. Un šogad nē. Nē. Bet Hercogs Jēkabs sezona atsāks kā parasti no 1. māja, ja? Atsāks, bet precīzi no kura datuma es godvārds nezinu. Parasti tas ir 1. mājas, kad siltās sezonas sāks nosacīt. Labi, paldies. Tas mums šodien arī bija pēdējais jautājums. Paldies jums par sarunu un atbildēm uz Ventspilnieku jautājumiem. Uz redzēšanos.